Sveiki, sveiki! Esmu atbraucis uz vienu no savām mīļākajām mazajām upītēm. Neesmu te bijis jau gadus, nezinu, 4-5. Otrā reize šeit. Ja, brauciens tāls man no mājām līdz tienē. Tu gribējās tik kādreiz atgriezties. Viņš tāda smuka upīte. Meža ielokā. Forša straumīti, tīri ūdeni. Tā, es pat nezinu, vai iet uz augšu, sākumā uz leju. Domāju, ka bišķiņi paiesim uz augšu. Un tad nāksim atpakaļ. Makšķerēšu ar Major Craft Finetail 2-10 grami. Un sāksim ar Lucky Craft Clutch SR. Kaut kur droši vien vajadzēs SSR uzlikt. Tu jau pielāgosies pēc situācijas. Ūdens līmenis gan ir seklāks nekā, daudz mazāks nekā pirmo reizi, kas šeit bija. Varbūt tas kaut ko ietekmēs. Tev redzēs. Tā pirmā vietiņa, pagaidām tukšums. Tas vēl nav rādītājs. Viss vēl priekšā. Ir gan vēls vakars, jau ir pār 8 vakarā, tā kā nekāda garā copa šovakar nesnāks. Rīt agri no rīta vēl turpināšu. Jātiek lejā te. Vēl es ir nenoraut uz mutī. Kas krasta copē notiek regulāri man. Opa. Ūdens tīši šādi cauri. Mazas zivtiņas redz, ka peldās. Tās pēc asarīšiem. Un mums jau mērķis ir sapaliņš. Bija laba cope. Labs rāviens bija. Pirmais zacipiņš. Šitā vieta būs sabojāta. Daudz koku šeit iekšā. Tā upes reliefs ir ļoti interesants. Kā maza upīte, bet seklumi mijās ar diezgan lieliem dziļumiem. Tikko sapratu, ka šī ir tā vieta, kur pagājušreiz, kad es te biju, noķēru pašu lielāko eksemplāru. Šeit zem tiem kokiem bija tāds 1,5 kilo eksemplārs smuks. Jā, laikam šī ir tā vieta. Bija sapītē. Tas ir stiprs trauma, sanāk ātri vadīt mānekli. Varbūt labāka doma būtu nākt traumu uz leju. Varbūt rīt no rīta mēģināsim otrādāk. Interesanti vieta izstās. Bet būs grūti novadīt. Mānekli, jā, ir stipras trauma. Savu zari diezgan zem nokārušies.
apakšā koki. Tur smuks atveriņš ir. Tā vajadzētu tur pieviet un smuki iemest. Un nesačakarēt galvais vietu uzreiz pirmo metienu. Jā, ļoti ātri nes mānekli. Ļoti ātri jāietina. Nevar noturēt perspektīvajā vietā. Iemet atvariņā. Tiešām tur neviens nesēž zem saknēm. Tur jābūt kaut kam. Koks tur iet vienīgi. Kolniņa ķerās. Kā būts pēdējo reizi, bet vienīgo reizi pirms gadiem 4, 5. Bet, tāpēc es atceros katru līkumu. Un katru vietu praktiski, kur es kaut ko noķēru. Mēģināšu SSR versiju filmētāt. Varbūt tā viņam patiks labāk. Tas pats oblers, vienkārši SSR variantā. Kaut ar pielīmētiem sviņiem. Neiet pilnīgi pa pašu virsmu. Nedaudz zem ūdeni. Paskatoties, cik skaistas vietas. Saprotu, ka ir jau patumšs un bilde nav tā labākā, kvalitatīvākā. Un ticiet uz vārdu. Vietas vienkārši superīgas. Jāmēģina tālāk metienu. Varbūt es pārāk skaļi lāčoju. Pagājusi kāda stunda. Pirmais optimisms jau ir padzisis. Ja pagaidām tikai 3 kontakti. Neviena realizēta. Tie kontakti arī tādi. 2 uzbukstīja, labi, viens bija. Pirmais vēl daudz maz labs ņēmiens. Bet, tik labas vietas jau es izgājis un pagaidām pašvaki. Sāk noplakt jau cerības manas. Bet vēl nepadodamies. Ir. Opā! Ar lecienību, bet maziņš. Vajadzēja tikai pačīkstēt. Vismaz tāds razbainieciņš. Lietas vienkārši burvīgas. Godīgi sakot, iespējams mana mīļākā. Nevar teikt, ka mīļākā upe, bet top 3 pavisam noteikti. Bet, ne jau visu upe ir tik interesanti un skaisti kā šeit. Tas ir tikai tāds neliels posmiņš. Citās vietās viņi iet pavisam savādāk. Un šis posms vienkārši man patīk. Viss man te patīk. Lai viņi arī ķertos labas zivis, tad vēl labi. Man jau tikai liekas, ka es atbraucu uz baigo gabalu. Es baigo nomali.
mežonīgo vietu. Nu, tik te būs. Man tālu no mājām. Nu, citiem jau šī upīte ir pie pašām mājām. Godīgi sakot, krasti ir diezgan spēcīgi. Nobīdīti, nobradāti. Cigājuši paciņas mētājās pudeles. Tā kā noslodze šeit ir uz upīti. Ir. Māsai atkal pačīkstē tikai. Un pēc tam labs eksemplārs. Kokos. Nē, līdeka. Likās, ka snuks sapals sākam. Tā ir neslikta līdeciņa priekš mazas upītes. Tā, tikai nenokodi. Mazu metāla pavadiņu man ir. Moblers pilnībā mutē. Nebūtu pavadiņas, tad būtu klačiņš pazaudēts. Nāc nomazgāties. Es reprezentabla skatītājiem. Opa. Ir. Tas gan ir sapals. Lielāks arī nekā tas pirmais. Nāk pa straumu, nevar saprast pēdām izmēru. Zolīts. Šis jau ir smuks sapalīts. Jā. Kilogramnieks stabili. Es, protams, uzreiz atvainojos jau bildes kvalitāti. GoPro ar tumsu galīgi nedraudzējās. Jā, praktiski tumšs ir. O, nē, šitais ir smuks, jā. Nē, tur ir vairāk pa kilogramu. Tas kilo 200 vēl kā. O, spēcīgs. Jā, tas kilo 200. Vismaz. Apa. Nu, nesmuki aizgāja. Tā izstāsta, ka tālāk vairs neiešu. Šeit arī upe maina savu raksturu. Iznāk no meža. Paliek tāda taisnāka, dziļāka. Un krasti ar garu zāli. Pārāk dziļš, lai pabrist, un no krasta arī klāt vairs netiek. Sapals gan jau te arī uzturās. Bet nu te būs ļoti nērti makšķerēt. Iešu apakaļ uz mašīnu. Varbūt arī šodien metīšu mieru. Varbūt vēl no mašīnas nedaudz paiešu uz leju kādu gabaliņu. Vēl gaisma būs. Metam ripā. Te jābūt gan. Jā, bija uzreiz. Ai, baigi labā vieta. Baigi labā vieta bija un copi bija laba. Neuzsēdās, bet vairs jau nebūs. Arī no rīta pūstī atgriežās. Un tā jau pilnīgi tumsa gandrīz. Pavisam noteikti jāmet miers.
Labi, tiekamies rīt no rīta. Mēģināsim vēlreiz noiet šo foršo posmiņu. Nu, labrīt. Pulkstens kaut kur 5:30. Sākam rīta celpeņu. Mēģināšu noiet to pašu praktiski posmiņu, ko vakarā tikai šoreiz vairāk koncentrēšos uz iešanu pa straumu uz leju, nevis pret straumu. Tā pavisam cits skats nekā pustumsā. Vakarā likās, ka tiek krietni dziļāks. Tagad gaismā redzas, ka nemaz nav tik liela tā bedrīte. Grunduls. Tā gan ir sen neredzēts zivs. Agrāk Galvajā pilns ar viņiem bija. Blīnu. Turpat, kur vakarā neuzsēdās, tur atkal neuzsēdās. Tā pati vieta. Jā, pēc tam es vairs tur nevienu sopu nedabūju. Jā, pagaidām reakcija bija tikai tajā pašā vietā, kur vakar bija reakcija. Tur, kur vakar bija tukšums, tur arī šodien tukšums. Bet tagad dienas gaismā es redzu, ka jā, ūdens tomēr ir par maz. Prasītos līmeni lielāku. Tajā reizē, kas šeit bija, un bija baigi labā celpiņā šeit, un ūdens bija, domāju, kādas 40 centimetrus augstāks. Tagad daudzas no tām vietām vienkārši ir par seklu. Beļāviens bija tomēr vēl viens ņēmiens. Un atkal garā. Kā tā. Pamēģināsim pastrādāt ar minoviņu mazu. Varbūt patiks labāk. Čestrešo riģiņu uzliksim. Vienīgais, kas slikti ir ar minoviņu, nevar tik precīzi metienu uztaisīt kā ar krenku. Ar tā trajektorija nav tik paredzama viņam. Tā, negrib arī rīģiņu. Negrib. Varbūt nevis negrib, bet vienkārši nav viņa tur.